Es te jūtos mazliet tā kā baltais zvirbulis, jo es nodarbojos ar mazliet citām lietām, bet, strādāju TSC un tāpēc es te esmu. Bet, tēma man ir, tā teikt, varbūt visatšķirīgākā no visiem dalībniekiem. Un arī, doktorantūrā es skaitos fizmatos, tā kā es it kā pārstāvu gan to, gan to. Tā, kāpēc es pieķēros pie šīs tēmas? Ir tāda, jau var teikt, kopš Zatlers viņu iemācījās, var teikt, ka Latvijas publiskajā telpā nodrāsta frāze, nodrāsts joks, ka valoda ir dialekts plus armija un flote. Un tas ir tas, kas faktiski, es domāju, cilvēkiem, kas nodarbojas ar kaut kādu, kam rūp valodu daudzveidība un skaistums, šādiem cilvēkiem tas kremt. Un man tā skaitā tas arī vienmēr ir kremtis, un tāpēc es vēlējos kaut ko darīt lietas labā. Un radās doma, ka varbūt pie mūsdienu skaitļotāju tehnikas jaudām ir iespējams kaut kādā veidā skaitliski šo te apgalvojumu atspēkot. Tātad runa ir par valodu. Es saku valoda, bet principā es domāju valodu visplašākajā nozīmē. Tātad tā ir pat tikai izloksne arī priekš manis ir valoda. Jebkura runāta, rakstīta, tātad saziņas cilvēku starpā, saziņas tradīcija ir valoda. Protams, ka šādām plašā nozīmē valodām rakstīts vārds nevar būt ortogrāfiskā pierakstā, jo daudzām valodām vienkārši nav rakstu tradīcijas. Un otrkārt, ja pat viņa ir, tad viņa neataino visas šīs te īpatnības. Ja, var rakstīt vienādi, bet lasīt dažādi un kaut kā izrunāt dažādi. Tātad rakstīts vārds faktiski var būt tikai fonētiskā pierakstā šādā gadījumā. Un otrs, ar ko var strādāt, ar skanošu vārdu, jeb ar runas fonogrammām. Un te ir arī varbūt lasīta runa, varbūt spontāna runa. Arī, protams, ja nav tādas lāga rakstu tradīcijas, tad lasītas runas, var teikt, ka nav. Tad atliek tikai darbs ar spontānu runu viņas ierakstiem. Pirmais es pieķēros tātad tekstiem, kas ir fonētiskā transkripcijā. Pirmā doma, ko varēja darīt, ir šķirot pēc engrammām. Tātad šie te vīri piedāvāja to izmantot tekstu šķirošanā pēc tēmas, jo dabiski, vārdu kārtas numurs to biežumu sarakstā ir apgriezt proporcionāls to sastapšanas valodā biežumam. Un es to pielāgoju valodas salīdzināšanai, izlokšņu, ievadīju tātad ekspedīciju izlokšņu tekstus latviešu un latgaliešu, tādā paša izdomātā divbaitīgā fonētiskajā transkripcijā. Un tiem tekstiem tātad izveidoju sarakstus ar n-grammu sarakstus 400, n-grammām. Un pēc tam modificēju to Perl programmu un sanāca tā, ka tiešām tie rezultāti atbilda tam kas bija tuvāk. Te ir redzami, teiksim, šie te šeit, ja. Ņemam šo izloksni, ja, un viņas tekstus un salīdzinam ar šiem te un redzam, jo mazāks ir tas rezultāts, jo viņi ir tuvāk. Un tiešām Šķilbēna un Baltinava ir tuvas samērā izloksnes, viņas viena otrā ir tā kā tuvāk, un Nirza ir drusku tālāk Ludzas rajonā, tās divas ir Balvu rajonā, Džūks, protams, viss tālāk visām. Tur vēl visādi interesanti momenti atklājās, bet tas varbūt nebūtu tik būtiski. Otrais, kas man šķita arī, ko fonētiskam pierakstam varēja izmantot, ir rediģēšanas attālums. Tas vienkāršākais Levenšteina attālums, kur vienkārši nomainot kaut kādu, teiksim, vienu rakstzīmi,
ja, mēs maksājam cenu 1. Ja? Nu, jo vairāk mēs mainām vai aizvietojam rakstzīmes, jo lielāka ir vārda pārveidošanas vārdā cena. Ja? Un tad attiecīgi var salīdzināt vārdus attiecīgajām valodām un cik liels ir izmaksas, teiksim, vienu vārdu, nu, tā paša vārdu pārveidošanai citā izloksnē vai valodā. Nākamais, kas ir tāds nu, jau attīstītāks attālums, ir Wagner-Fischer, kur tā cena ir kaut kāds attālums. Ja? Viņš nav vienmēr viens, un viņš ir atkarīgs no šiem te argumentiem. Un dzēšanai, pievienošanai, tad tas ir līdz 0 punktam tas attālums no attiecīgās rakstzīmes. Ja? No katras rakstzīmes līdz katrai kaut kāds attālums. Protams, viss tāds dabiskākais, vienkāršākais ir Eiklīda attālums šī gadījumā. Un tad bija vajadzīga Eiklīda telpa, jeb koordināšu sistēma. Un mēs ar Grigorjevu Juri izveidojām faktiski fonēmu telpu 8-dimensionālu, kuras novitāte bija taisni, ka mēs sadalījām vietas, tradicionāli vieta tiek uzskatīta par tādu vienu no parametriem. Bet mēs sadalījām, jo nesanāca tā, es varu parādīt tādā publikācijā. Tur nesanāca, tā vieta nesanāca. Sanāca tā, ka skaņas, kuras it kā intuitīvi ir tuvākas, teiksim, N un Ņ, ja, viņas iznāk tālāk nekā, teiksim, no N līdz L. Un tad mēs sadalījām to vienu asi divās, kas tad tradicionāli ir viena asi. Un tad sanāca ļoti tāda sakarīga tā telpa. Un līdz ar to varēja jau pielietot šo te Wagner-Fischer attālumu. Un te var redzēt, teiksim, dažu fonēmu koordinātus, kā mēs viņus definējām. Un te var redzēt tādu attēlu, ko ģenerē Perl skripts, ko es rakstīju, kurš sarēķina attiecīgi. Un tiešām var redzēt, ka, teiksim, kur ir līdzskaņa un līdzskaņa, no līdzskaņiem līdz patskaņiem, kur ir tumšāks, ir lielāks attālums nekā, teiksim, no līdzskaņiem līdz līdzskaņiem, ja, un no patskaņiem līdz patskaņiem. Tā. Jā, tā es varu parādīt arī šo te publikāciju. Tas ir šitas. Измерение фономорфологического расстояния между латышскими наречиями путем применения расстояния Вагнера-Фишера. Un tur arī sanāca tie rezultāti diezgan labi. Ja? Viņi atbilda, teiksim, kad pielietoja šo te telpu, šī 8 dimensiju fonēmu telpā, pielietoja Wagner-Fischera attālumu un pielietoja to izlokšņu kaut kādiem izlokšņu pierakstiem, tad sanāca labi rezultāti. Jā, bet, protams, to nevarēja vienkārši tekstiem, tur bija sarakstīti tie paši vārdi. Valodas institūtā ir tāds grāmatiņas, kā vāca, sākot no 50. gadiem izloksnes, un tad viņiem ir kladēs tas leksiskais materiāls. Tur ir daudz, kaut kādi vairāk simti, katras izloksnes vieni un tie paši vārdi. Un tad tos varēja šādā veidā salīdzināt. Ja? Tā. Nākamais ir, tātad, tas būtu ar fonētisko transkripciju, bet, protams, gribās strādāt ar fonogrammām. Un viens it kā būtu mēģināt no fonogrammas iegūt fonētisko transkripciju automatizēti. Tas tā loģiski to gribētos, bet tas nav iespējams. Nav tāds universāls visu fonēmu atpazinējs nav radīts, un tuvākajā laikā droši vien netiks radīts. Un tie, kas ir, viņi ir domāti kaut kādai konkrētai valodai, izmantot šīs te valodas fonēmu aprakstu un citu īpašību aprakstu, teiksim, morfoloģisko informāciju, un visbiežāk izmanto leksikonu, tātad vārdu krājumu. Līdz ar to mēs šādu te programmatūru izmantot vienkārši kaut kādai runai, kas nav saistīta ar konkrētu valodu, mēs principā nevaram. Tātad atliek strādāt pa taisnu ar fonogrammām.
Nu, viens variants bija kaut kā skaldīt pa pauzēm un tad šiem intervāliem pētīt formantus. Nu, tas diezgan ietilpīgs darbs un tas šķita pārāk darbietilpīgs. Starp citu arī izrādījās, ka vecie izlokšņi ieraksti, kas ir kaut kādi, ko ir dialektologi savākuši, viņi pārāk nekvalitatīvi. Un pats trakākais, ka pat arī jaunie ieraksti, ko tagad brauc ekspedīcijas un raksta it kā laba aparatūra, viņi nav fonētiski kvalitatīvi. Viņi pirmkārt ļoti bieži tiek ierakstīti saspiestā formātā, kas uzreiz tās fonētiskās īpašības sabojā. Otrkārt, nedomā par apkārtējo vidi, par trokšņiem. Ja, tur vējš pūš, pulkstenis tikšķi, leduskapis ieslēdzās. Nu, tas viss tā. Un tāpēc nācās pašam braukāt, lai savāktu diezgan labus, tādus atbilstošus. Tad es braucu, pirmkārt, nesaspiest, otrkārt ar vēlams ar to pašu mikrofonu visu ierakstīt, un tad tiešām varbūt pārliecināts, ka tās fonogrammas ir, atbilst tam prasībām. Tad man ienāca prātā, ka varētu izmantot runas atpazīšanas metodas. Un viena no populārākajām runas atpazīšanas metodēm ir tāda, ka kaut kādā valodā vārdiem, leksikonam, vārdu fonogrammām veido slēptos Markova modeļus. Un tad, kad ir ienākošā runa, tad izķer pauzes un meklē, atbilstošāko, varbūtīgi atbilstošāko šim te, it kā vārdam, modeli dotās valodas vārdu krājumā, kur ir daudz runātāji. Viņi, ierunā tur 50 runātāji to vārdu, un tad viņi izveido to kopīgo modeli, un tad, ja cits runā, tad viņi atrod. Un tādā veidā atpazīst un izvada, tekstu. Bet manā gadījumā, protams, man tas nebija vajadzīgs, bet tā metode man derēja. Es izdomāju, ka varētu šādu modeli veidot nevis maziem tādiem fonogrammas gabaliņiem, kas atbilst vienam vārdam, bet uzreiz visai fonogrammai. Ir, tante runā 10 minūtes. Es iztīru ārā visādus tur trokšņus, paliek tikai viņas runa. Un tad attiecīgi veidojot šīs te attiecīgās valodas modeli uz daudz šādu runātāju fonogrammām. Un es paņēmu divus latgaliešu izloksnes, paņēmu sieviešu balss, jo sieviešu balss ir grūtāks. Viņas tīri skaniski ir grūtāk atpazīt. Un paņēmu Rudzātus, kas ir Preiļu rajons, un Viļaku, kas ir Balvu rajons. Kā speciāli paņēmu divus latgaliešus, lai ir viņas pietiekami līdzīgas, bet tāpat laikā viņas ir pietiekami tālu geogrāfiski, lai nepārklātos kaut kā tīri tā, kā kaimiņi. Un izveidojot modeli, uz 5 sieviešu ierakstiem dažādu Rudzātu un uz 5 Viļakas, uz 3 pēc tam pārbaudot, tika atpazīts vienmēr pareizi, pie pietiekami liela gausu sadalījuma sajaukuma komponentu skaita. Tur sākot ar 4. Tātad, principā, ko es vēl neesmu izdarījis, bet to var izdarīt, mēs varam, savākt tur daudz, vairākus 100 tos ierakstus katrai izloksnei, izveidot modeļus, un tad mēs varam definēt metriku attālums starp šiem slēptajiem Markova modeļiem. Un tas varētu būt tas attālums starp šīm te valodām, kas viņš neizdala ne leksisko, ne morfoloģisko, ne sintaksisko ārā, bet viņš statistiski to visu ņem vērā. Jo, tāds Kulbaka Leiblera viņu bieži vien izmanto kā attālumu, bet viņš neatbilst simetrijas aksiomai metrikas. Tātad viņš īsti nedara, jo simetriskums ir svarīgs šī gadījumā, bet ir 2 ķīnieši, Ļu un Huans, kas 2000. Gadā piedāvāja diezgan labu metriku slēptajiem Markova modeļiem, ko varētu faktiski realizēt un izdarīt. Tā, paldies par uzmanību un tagad mazu interaktīvu. Man ir viens pamatjautājums. Kāpēc pasaulē vajag zināt par šito te mērījumiem? Kāpēc ko tas mums pasaka pa valodas veidošanu? Tas dod to, ka
ka mēs pielietojot šo metodu, teiksim, mēs varam nomērīt, cik tuva ir kura valoda. Teiksim, mēs nomēram, piemēram, kataloniešu un spāņu un konstatējam, ka viņas ir tuvākas, objektīvi koeficientāli tuvākas nekā, teiksim, latgaliešu un latviešu. Ja? Un tad kāpēc latgaliešu neskaitās valoda, ja? Kāpēc viņi skaitās dialekts? Parādās kaut kāds objektīvāks kritērijs, lai tomēr kaut kā salīdzinātu. Jā, saprotam. Bet mans prasījums ir, kādā theoretical model tu likt viņu iekšā? Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka man tas interesē, tāpēc man tas ir vajadzīgs. Jā, tas ir interesē, tas ļoti ir labi. Bet, kad tu dari pētījumus, tad tev jāsaka, kas ir tas plašākā jēdziens, ko tu mēģini izveidot. Es mēģinu izveidot šādu te mehānismu, kas nosacīti objektīvi ļauj skaitliski novērtēt valodu tuvību.